Rūpniecisko šurmšīnu adatiņu pasaulē šādos audumos ir 3 jaunumi. Stiprinājuma veids ir DPX5 vai 134, kā arī tautā zināms resnais kātiņš, asinājuma veids SES, tad ir asinājums S un asinājums D. Apskatīsim SES asinājumu, kam tad īsti tas ir paredzēts. SES asinājums tātad vairāk paredzēts trikotāžiem sporta apģērbiem, bet kā arī vidē biezuma džinsiem, austiem adītiem materiāliem, kā arī laminētiem materiāliem. Pat cik ļoti smalks nopaļos galiņš, viņš tiks galā gan ar trikotāžām, gan ar austiem materiāliem. Tad mums ir asinājums S, kas ir ādā. Attiesīsim vajā, pastīsimies, ka ir asinājums S. Asinājums S veido ļoti taisnu, smuku, tīru šuvi, paredzēts gan apavu izgatavošanai, somu izgatavošanai, ādas siksnu izgatavošanai un mašīnas sēdekļu pāršūšanai. Kā arī asinājums D. D asinājums, ja es nemaldos, bija 3-stūra veida asinājums, kas paredzēts sausām un biezām ādām, kā arī plastiskiem materiāliem, kartoniem un ļoti tādiem rupjiem materiāliem, ar kuriem tiktu galā tikai D asinājuma veids, kas ir 3-stūra veida asinājums un paredzēts priekš smagiem darbiem. Sūtam pa visu Latviju, Omnium DPT starpniecību, kā arī klātienē Cēsīs Jāņa Porka ielā 23.